Esi sveicināts! Šodien mums ir pirmā nodarbība dziedināšanas seminārā. Un vēlāk šos raidījumus arī varēs paskatīties YouTube, tur būs visi kopā, jo šie semināri ies 3 nedēļas apmēram, lai mēs varētu vairāk lietas izrunāt par dziedināšanu. Un droši es tev iesaku, tu padalies, lai arī citi var piesaistīties šajā pusstundiņā, 3 minūtēs, kad mēs esam kopā pie Dieva vārda. Un vispirms es gribu pateikties mūsu kungam un pestītājam Jēzum Kristum par to, ka viņš ir devis mums savu pestīšanu, kad viņš nolika savu dzīvi malā un nāca pasaulē, lai mūs glābtu un pievestu Dievam, lai mums būtu mūžīgā dzīvība un arī dziedināšana. Un tāpēc pateiksimies vispirms. Mīļais kungs, mēs tev pateicamies par šo brīnišķīgo iespēju, ka mēs varam mācīties tavu vārdu un saņemt visu, ko tu esi mums paredzējis, ieskaitot dziedināšanu mūsu fiziskajam ķermenim. Un es lūdzu par katru vienu, kurš šī brīdī skatās un klausās, un par tiem, kuri vēlāk klausīsies šos ierakstus, lai katrs saņem tavu pestīšanas pilnumu, gan mūžīgo dzīvību, gan arī dziedināšanu fiziskajam ķermenim. Jēzus vārdā. Paldies par žēlastību man mācīt tavu vārdu. Āmen. Un tad es vēl gribu pateikties vēl vairākiem cilvēkiem, un vispirms jau mācītājiem Rodnijam Hovardam Braunam par to, ka viņš, gan viņam Bībeles institūts, kurā mēs varējām ar mācītāju Kasparu mācīties, gan arī šī brīdī, es jau nezinu, vai tieši tā kā tagad nakts varbūt viņiem ir, bet ka šajā laikā viņiem Tampa Bay, tātad, es aizmirsu, kā tur sauc to draudzi, River draudz Tampā, ka viņiem ir dziedināšanas skolas, un šajā dziedināšanas skolā daudzi cilvēki tiek dziedināti tieši caur Dieva vārda mācīšanos un caur Dieva vārda atklāsmi. Un paldies mācītājiem Rodnijam Hovardam Braunam, ka viņš to ir darījis iespējamu, un arī es gribu skubināt katru vienu, ja tev ir kāda var dziedināt, nevar izārstēt, dodies, ja vien tu saproti angļu valodu, vai varbūt to ar tulku paņemt līdzi, dodies uz Tampu, uz šo River draudzi, un paskaties, katrā mēnesī viņiem ir 2 nedēļu garumā dziedināšanas skola. Dievs darīs liels lietas tavā dzīvē, un es tagad pārlikšu kādu citu savienojumu, lai mums netraucē, tātad būs mazliet kaut kāds aizkavējums. Tātad šis savienojums būs labāks, ticam, un nebūs nekādi šķēršļi mums. Un es pateicos arī mācītāja Rodnija mācītājam Rājenam Joste, kurš arī tiešsaistē kādus atpakaļ ielika video, kur viņš mācīja šajā dziedināšanas skolā. Un arī lielā mērā šī mācība, ko mēs tagad mācīsimies, raksturvietas un tēmas, tās ir arī ņemts no šīs mācības. Tā kā paldies mācītājam Rājenam Joste. Un tad es vēl gribu pateikties arī mūsu draugs River Rīga mācītājam Kasparam Gulbim par šo iespēju, ka es varu mācīt dziedināšanas šo semināru ar viņu svētību. Un vēl liels... Liels paldies maniem vecākiem, manai mammai un manam tētim, kas bija ticīgi, un viņi ticēja Dievu dziedināšanai. Un tad, kad man bija 10 gadi, es varēju nomirt, tāpēc, kad ārsti nedeva nekādas cerības par to situāciju, kas man bija, un vecāki aizgāja pie mācītāja, un viņi teica, Jēkaba vēstulē ir rakstīts, ka ja
kāds ir slims, lai viņš aicina draudzes vecājus, lai viņu lūdz par viņu, un ticīga lūkšana izglābs to slimo. Un man vecāki gāja pie mācītājiem. Tā bija baptistu draudze, un mācītājs sacīja, manā gadījumā nav bijis neviens tāds piemērs, kad es būtu lūdzis par kādu, bet arī neviens nav prasījis. Un tu esi mana draudzes locekle, un tu man jautā to, un man ir jāpaklaus Dieva vārdam. Paldies par mācītāju, kurš paklaus Dieva vārdam. Un tādēļ es varu skriet savu debesu sacīkstu pilnumā, un tu skries pilnumā. Tavs dienas nebūs īsākas, vai tu vari teikt amen? Aleluja! Tātad šie semināri notiks katru darba dienu, sākot no otrdienas, un es domāju tagad, ka 3 nedēļu garumā, bet tad, kad tie mums ies uz priekšu, tad mēs redzēsim, varbūt drusciņi vajadzēs vēl pagarināt. Un mēs šodien sāksim ar rakstu vietu, kas ir Kolosiešu vēstulē, 1. nodaļa, 12. un 13. pāns, un es iedrošinu, tu paņem kādu rakstāmo un kādas piezīmes, kur tu vari pierakstīt, lai tu vari šīs rakstu vietas arī pārlasīt. Un šodien mēs mācīsimies par drosmīgu pieeju pie žēlstības troņa, jo visu, ko mēs no Dieva saņemam, mēs saņemam ticībā. Un ja ir ticībai kādi šķēršļi, tad arī dziedināšana tiek tā kā nobloķēta, un tāpēc mēs paskatīsimies sākumā to pamatu. Kas ir tā drošība, kas ir tā pārliecība, kuras dēļ mēs drīkstam nākt pie Dieva drosmīgi, lai saņemtu jebko, kas mums vajadzīgs. Un šī brīdī mēs runājam tieši par fizisko dziedināšanu. Tas ietver arī emocionālu dziedināšanu, vai jebko šī brīdī, kas ir vajadzīgs tavai dzīvei. Un tātad Kolosiešiem 1, 12, 13 mums parāda, ka ir 2 atsevišķas valstis. Mēs zinām, ka katrā valstī ir savi likumi. Un ja ir garīgā ziņā 2 valstis, tad katrā no tiem ir savi likumi. Un tas ir svarīgi to zināt, lai mēs nedzīvojam vienā valstī, mēģinot pielietot citas valsts likumus. Un lasīsim 1. Kolosiešiem 1, 12, 13. Un jūs ar prieku pateiksieties Tēvam, kas jūs darīs cienīgus, dabūt savu tiesu pie svēto mantojuma gaismā. Tātad mums ir mantojums, mums ir jāuzzina, kas tas ir par mantojumu un kā mēs varam dabūt savu daļu no šī mantojuma. Un tagad viņš paskaidro par tām 2 valstīm. Viņš mūs ir izrāvis no tumsas varas un pārcēlis savā mīļā dēla valstībā. Vai kā mācītājs Kaspars bieži saka, valstī, jo valstība tā var būt kaut kāda vai pasaku valstība vai kaut kā tam līdzīgi, bet mēs runājam par 2 valstīm, ar katru ar atsevišķiem likumiem. Un tātad šeit viņš pasaka, tas ir Dievs, mūs ir izrāvis no tumsas varas vai no tumsas valsts. Viena valsts ir šī tumsas valsts, tumsas vara. Tumsas varai ir spēki. Tas tā nav, ka tā būtu pilnīgi nespēcīga, bet slava Dievam, ka Dievam ir lielāks spēks, daudz lielāks. Dievs mūs ir izrāvis no tumsas valsts un pārcēlis savā mīļā dēla valstībā. Tātad Dieva valstībā mēs ienākam konkrēti darot konkrētas lietas. Kāds komentēja iepriekš pirms šī raidījuma sākuma un jautāja, kā tad es taisos dziedināt? Es nevienu nevaru dziedināt, bet Dievs var dziedināt tevi, ja tu atrodies šajā gaismas valstī. Un tāpēc paskatīsimies, kādi ir šie, kad mēs kļūstam par šo gaismas valsts pilsoni. Tas ir Dievs, kurš mūs pārceļ no tumsas valsts gaismas valstī. Un tad, kad mēs uzņemam Jēzu savā sirdī, kā mūsu grēku piedevēju, tas ir tā pamatlieta, kā mēs tiekam pārcelti. Mēs tiekam pārcelti ar jaunu piedzimšanu. Tas nozīmē piedzimt vēl vienu reizi. Dabiski mēs piedzimstam šī pasaulē, caur mātes ķermeni, caur vīriešu sēklu, mēs piedzimstam šī pasaulē. Vēlāk skatīsimies, tā ir tumsas valsts. Bet tad, kad mēs piedzimstam no Dieva sēklas, mums no jauna jāpiedzimst, mēs piedzimstam tātad gaismas valstī Dieva ģimenē. Un tas ir aprakstīts Jāņa evaņģēlijā 3. nodaļā. Lasīšu vairākus pāntus, sākot no 1. Jāņa 3.
Bet tur bija kāds cilvēks no farisējiem vārdā Nikodēms, Jūdu valdības vīrs. Tātad tā laika reliģisks, izglītot cilvēks, mācītājs varētu teikt. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam: mācītāji, mēs zinām, vai rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja: patiesi, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, tātad viņš runā par piedzimšanu, par citu piedzimšanu, tad neredzēt tam Dieva valstību vai Dieva valsti. Nikodēms viņam saka: kā cilvēks var piedzimt vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesā un atkal piedzimt? Un tad tā ir tā dabiskā cilvēka domāšana, kad viņš saka: kā? Bet es taču vienreiz esmu piedzimis, kā tad es varu piedzimt otrais? Un Jēzus viņam atbild: patiesi, patiesi es tev saku, ja kāds neatzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstī. Un tālāk viņš saka: nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Tātad Jēzus paskaidro, ka šī otra piedzimšana notiek, ja mēs atzimstam ūdenī un garā. Dieva vārds, Bībele, ļoti daudz reizes ir salīdzināts ar ūdeni, kas mūs mazgā, mūs šķīsta, un arī mēs zinām no vēstules romiešiem, ka ticība nāk no Dieva vārda dzirdēšanas, un kā lai dzird, ja nav kas sludina, tāpēc šodien arī mācu, lai mēs varētu dzirdēt. Un tad Dieva vārds tev rada ticību, un tu atzimsti no šīs ticības, un otrs ir garā, tas ir svētajā garā. Un tad, kad mēs atzīstam, ka mēs esam grēcinieki un Jēzus ir mūsu pestītājs, mēs sakam: Jēzu, piedod manus grēkus, nāc manā sirdī, un es tev pateicos, ka tu nomiri un augšām cēlies par maniem grēkiem. Un tad, kad tu to saki no visas sirds, pat šajā brīdī tu var teikt: Jēzus, piedod manus grēkus. Es ticu, ka tu samaksāji par maniem grēkiem, tu tiki aprakts un augšā cēlies, un nāksi atkal pēc manis, tīri un šķīsti manu sirdi un izmaini mani. Jēzus vārdā, āmen. Un tagad es tev pasludinu, ka tu to sacīji no visas savas sirds un ticībā, tu esi pārcelts no tumsas valsts Dieva brīnišķīgajā gaismas valstī, un uz tevi, uz tavu dziedināšanu, kā arī uz attieksmēm pret kārdinājumiem, attiecās tagad citi likumi nekā uz dabisko cilvēku, tad, kad tu dzīvoji tikai šajā tumsas valstī. Tad, kad tu esi aicinājis Jēzu savā sirdī, kad tu esi pārgājis no nāves valsts dzīvībā, tātad uz dzīvības valsti, uz gaismas valsti, lai būtu Dieva likumi tavā dzīvē, lai tie darbotos. Tad, kad tu paskaties spogulī, nekas īsti nemainās, mati tādi paši, seja tāda pati, varbūt smaids sejā, prieks sejā, bet tā tu esi tāds pats cilvēks, tu nepaliki ne jaunāks, ne vecāks, bet tās izmaiņas notika garīgi, un garīgās izmaiņas ir tās pašas svarīgākās, un pēc tam nāk tas pārējais. Un tātad garīgajā pasaulē uz tevi sāk attiekties citi likumi, un gribu uzreiz iespraust. Slimības, visas slimības, tas nav vienkārši kaut kas materiāls, tās ir garīgas, un kā pret garīgām mums arī uz tām ir jātiecās. Un tad, tātad, ir divi šie likumi, gan tumsas valsts likumi, gan gaismas valsts likumi. Uzšķirsim romiešiem 8, vēstuli romiešiem 8. nodaļa un 2. pāns. Vēstuli romiešiem 8. nodaļa 2. Jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu. Tātad viens ir tas dzīvības gara likums Kristu Jēzu. Tevi ir atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Un otrs likums ir grēka un nāves likums. Un tad, kad mēs gribam saņemt savu dziedināšanu, mums ir jāzina, vai uz mums darbojas dzīvības gara likums, tātad vai mēs dzīvojam dzīvības gara likumā, vai mēs dzīvojam Jēzu Kristu, vai arī mēs esam izkrituši no tā un mēs domājam kā grēku un nāves likumā. Un tāpēc mēs šodien apskatīsimies kādu šķērsli, kas tev var palīdzēt pilnīgi noteikti vairāk dzīvot un atrasties šajā gara dzīvības likumā. Saka, pēc manis ir 2 likumi. Saka vēlreiz pārliecinoši, ir 2 likumi. Gara dzīvības likums, kurā es atrodos, un grēka un nāves likums.
Tātad, kad pašā sākumā, kad Dievs radīja, nevis pašā sākumā, bet tad, kad Dievs radīja cilvēku, Ādamu, viņš darbojās dzīvības gara likumā. Viņš nebija paredzēts, lai viņš paliktu vecāks, lai viņš nomirtu. Tikai pēc tam, kad viņš grēkoja, viņam pēc 900 gadiem, tad viņš nomira. Un Dievs pēc tam, slava Dievam, saīsināja cilvēka mūžu, lai nevajadzētu tajās grēka sekās dzīvot tik ļoti ilgi. Bet tātad, Ādams atradās zem dzīvības gara likuma, un tikai tad, kad viņš grēkoja, kā Dieva vārds saka, ienāca grēks un ar grēku nāve. Tātad nāve, vai mēs varētu teikt pat tā vēl, ka katra slimība ir nāves iesākums. Jo ja tevī nebūtu Dieva ielikta imūnsistēma, kas cīnās, piemēram, ar iegrieztu pirkstu, ja kaut kāda skramba tev ir un tev sadzīs, viņš to nevajag neko darīt, tāpēc, ka tevī darbojas imūnsistēma. Bet ja šī slimība pārsniedz tavu spēju, dabisko spēju atveseļoties, tad visbeidzot, jebkur slimība tev novedīs nāvē. Un tāpēc mēs varam sacīt, ka katra slimība ir nāves iesākums. Tā darbojās, slimība darbojas grēku un nāves likumā. Bet slava Dievam, tu neatrodies grēku un nāves likumā. Caur jaunpiedzimšanu tu esi dzīvības gara likumā, Kristu Jēzu. Un arī tieši par veselību mums ir ļoti jāmācās, ka veselība mums attiecās tieši tad, kad mēs dzīvojam dzīvības gara likumā. Un pa visu varu mums ir jāpārveido savus prāts, savu domāšanu, lai mēs netiktu saķerti sātana slazdos, kas mūs grib vilkt atpakaļ grēku un nāves likumā, jo mēs tajā vairs nepiedaram. Vai tu vari teikt āmen? Tad grib tālāk paskatīties par mūsu pestīšanu, par izpirkšanu, ko Jēzus mums ir sagādājis. Tur var lietot dažādas vārdas, gan izpirkšana, gan pestīšana. Un šajā izpirkšanā vai pestīšanā tur ir divas daļas. Saki, divas daļas. Un viena ir tā, kas attiecās uz mūsu grēku, un tu varētu teikt, bet es taču par dziedināšanu tagad gribu klausīties. Jā, bet tev vajag saprast to pamatu, lai tu varētu ne tikai saņemt Dievu dziedināšanu, bet arī to mācīt un dot citiem, un lai tu varētu viņu pasargāt. Daudz cilvēku saka, uzliec vienkārši man rokas, un tad es redzēšu, cik svaidīts tu esi, vai es tikšu dziedināt vai ne. Bet ja tu nezini, kā dziedināšana atnāk, kā tu tiki dziedināts, tad visticamāk tu viņu pazaudēsi ātrāk vai vēlāk. Jo mums ir jāmācās ne tikai saņemt no Dieva, bet staigāt tajos ieguvumos, jo ir ienaidnieks, ir sātans, kurš nāc, kā Jēzus saka, nokaut, zakt un nomaitāt, izārdīt, iznīcināt, bet mums ir jāmācās neļaut viņam sevi apzakt. Un tāpēc ir svarīgi zināt šo pamatu, lai tu vienmēr stāvētu droši un netiktu satricināts. Jo arī psalms saka, ja pamati tiek izārdīti, ko gan taisnais darīs? Tātad mums ir jāzina savi pamati, kur mēs stāvam. Saka, es stāvu pestīšanā, es stāvu izpirkšanā, ko Jēzus ir darījis. Un tātad tam ir divas daļas. Un viena ir tā, ko sagādā Jēzus asins. Tā ir grēku piedošana. Un tas nozīmē, ka tad, kad mēs lūdzam, kungs piedod, kad es esmu, tā kā pat mēs lūdzām pirms dažām minūtēm, es esmu grēcinieks, piedod man, un paldies, ka tu samaksāji par manu grēku, un ar savām asinīm, ar savu krusta nāvi, paldies tev, Jēzus, un mēs saņemam šo piedošanu par katru grēku. Bet tad ir tā otrā daļa, kas ne tikai ir par samaksa par grēku, bet tā ir mūsu dabas izmainīšana. Jo tad, kad mēs piedzimām dabiskā veidā no Ādama sēklas, tātad Ādamam bērni, tur tālāk, tur Noā, bērni, un beidzot galā mēs tur kaut kur esam. Bet mūsu asins līnijā nāk Ādama grēks līdz. Tas nozīmē, ka jebkurš cilvēks, kurš piedzimst šī pasaulē, dabiski viņš piedzimst zem grēka un nāves likuma. Tev nevajag speciāli grēkot, lai tev būtu grēcīgā daba. Tāpēc, ka tā sēkla, kas ir tevī, ir grēcīga sēkla, un tu jau
tu esi grēcinieks, pat nemaz neko neizdarot, ne labu, ne ļaunu, bet, lai tu kļūtu par taisno, tev jāpiedzimst no citas sēklas ir. Un tāpēc ir šī jaunpiedzimšana, ko Jēzus sacīja Nikodēmam, tev jāpiedzimst no augšienes. Un tad, kad mēs esam piedzimuši no Dieva gara, ko Jēzus krusts mums ir sagādājis, ka mums ir pilnīgi jauna daba. Mēs tagad esam Dieva ģimenes locekļi, mēs vairs neesam grēcinieki, mēs esam Dieva taisnie, Dieva mīļotie, Dieva apžēlotie, Dieva bērni, svētie, pilnīgie mēs esam. Un par to es vēl dažas minūtes, cik mums ir atlicis, es gribētu runāt, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi mums saprast, lai mēs tajā varētu stāvēt. Tātad Jēzus nāve un Jēzus krustā sišana tika galā ar mūsu grēcīgo dabu. Mēs tagad esam pilnīgi jauni cilvēki. Kā to saka 2. korintiešiem 5:17, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Tātad mums ir jāsāk mācīties un saprast, un šodien tu to sapratīsi daudz vairāk, un acīm redzam, rīt es to turpināšu, bet ka mēs vairs neesam tie grēcinieki, jo līdz ar grēcinieku tev nāk grēcinieka domāšana. Nu, Piemēram, ja es sacītu, šodien tu tiksi dziedināts, un tu tagad tici Dieva vārdam, tici tam, ko es esmu izrunājusi, jo Dieva vārds saka, lai mēs ticam viņa praviešiem, tu tici tam, tu to satver, tajā mirklī tev nāk milzīgs prieks, kolosāls tikšu dziedināta vai dziedināts, un pēc maza mirkļa uzreiz tev ienāk domprātā, nē, bet es šodien nebiju tik labs, varbūt es rīt kaut ko sagrēkošu. Un vispār, es taču kad es dzīvoju bez Kristus un pat kā kristietis būdams, es nebiju tik nodevies viņam. Un uzreiz tu sāc domāt par savu dzīvi, par to, par saviem grēkiem, un tā doma atceļ to prieku, atceļ to ticību, ko tu nu pat biji satvērs, ka tu tiksi dziedināts. Vai tā nav? Tu sāc identificēt sevi ar savu pagātni, ar kaut kādām kļūdām, ko tu esi darījis. Un tādēļ tev šodien ir jātiek brīvam, tev ir jātiek brīvam no šīs grēka apziņas. Tas jau nenozīmē, ka mēs nelūdzam piedošanu, ja mēs sagrēkojam, bet tas default, tā pamatlīnija, tā pamatprogramma, ja tā varētu teikt, mēs esam Dieva bērni, mēs esam apžēlotie, Dieva žēlstības dēļ, Dieva apžēlošanas dēļ, mums ir jauna daba, mūsos ir Dieva sēkla, kā Jāņa vēstulē ir teikts, ka tas, kas ir dzimis no Dieva, tas negrēko. Mūsos sāk rasties šī pārliecība, es esmu Dieva taisnība Jēzu Kristu, es negrēkoju, es esmu perfekts Dieva acīs, un dziedināšana ir bērnu maize, man tā pieder, es noteikti to saņemšu, es dzirdēšu Dievu vārdu par dziedināšanu, un tas man pieder, jo es drosmīgi pieeju pie žēlstības troņa. Izlasīsim to rakstu vietu, tā ir vēstulē ebrejiem un 4. nodaļa un 16. pāns. Nezaudē ticību, tagad es jūtu, tā ir atklāsme nāk, ebrejiem 4 un 16. Tāpēc piesim bez bailēm pie žēlastības troņa. Kādam dziedināšana jau tagad atnāk, slava Dievam. Bez bailēm, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Šis ir tas brīdis, kad tev vajag to dziedināšanu. Bez bailēm, ar drosmi, pieiet pie žēlstības troņa. Kas ir žēlstības tronis? Debesīs ir īstais žēlstības tronis, kuru Dievs rādīja attēlu Mūzum, lai viņš taisa to tabernākulu, kad viņi bija virs zemes, tātad vai tūkstnesī, vēlāk Salamana templis un tā tālāk. Bet īstais
tabernākuls, īstais ir debesīs, aleluja, tur ir Dieva žēlstības tronis, un uz tā reāli atrodas Jēzus asins. Un Jēzus asins ir šķīstījušas tevi no visa grēka, visu, ko tu esi darījis pagātnē, šodienā un nākotnē. Jēzus asins tevi rada taisnu Dievu priekšā, ka tu vari bez bailēm pieiet pie žēlstības troņa, bez bailēm, ar drosmi. Paskatīsimies 1. Pētera 2.9. 1. Pētera 2.9 saka: bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums. Viņš to nesaka, ka mēs būsim debesīs. Apostols Pēters saka par šodienu, saka pēc manis, es esmu izredzēts. Saka ar pārliecību, jo Dieva vārds to saka. 1. Pētera 2.9. Saka, es esmu izredzēts. Saka, es esmu ķēnišķīgs priesteris. Es esmu svēts. Nevis tikai tavs mācītājs. Tur ir rakstīts, jūs esat svēta tauta. Tauta sastāv no cilvēkiem. Saka pēc manis, es esmu svēts. Jēzus man darīs par svētu. Un tad, kad mēs zinām, ka mums ir šī brīnišķīgā izpirkšana, ka mēs esam radīti par jauniem radījumiem, mēs dzīvojam un kustamies Dievā, mēs esam viņam mīļot, mēs paņemam Mēs paņemam to, kas pieder mums, un Dievs ir pagodināts caur to, viņš priecājas caur to, jo mēs ņemam savu mantojumu, to, ko viņš mums ir devis. Halleluja! Mēs nenākam pie Dieva rāpojot, Kungs apžēlo mani, žēl, kad man ir tik šausmīgas problēmas un naudas nav un slimības un nav naudas priekš ārstiem. Es neesmu pret ārstiem, nekādā gadījumā. Bet ir situācijas, ko ārsti nevar palīdzēt, un tu esi jau izmeklējis visādas ārstus, vai arī varbūt tev pieraksts ir daudz vēlāk nekā tu negribi nomirt līdz tam, kamēr tu ticēsi savu ārstu, sastaps savu ārstu. Bez bailēm, drosmīgi mēs pieejam pie žēlstības troņa, lai atrastu palīdzību šodien. Un tagad lūksim, alleluja! Tēvs, es tev pateicos par ticību, kas ir šajā vietā, un es pasludinu dziedināšanu katram vienam, kurš ir satvērs šo ticības vārdu, vai viņš ir jauns vai vecs, vai viņš ir pusmūžā, vienalga, kāda ir tā slimība, vai ārsti var palīdzēt vai nē. Es tev pateicos par pilnīgu dziedināšanu, par perfektu dziedināšanu katrā šūnā un visiem audzējiem. Es pavēlu aiziet, izkalst ar visām saknēm, tu izskausti Jēzus vārdā. Tev nav vietas ticīgo ķermeņos. Mums pieder Dieva dziedināšana. Esi dziedināts. Sāc slavēt, sāc pateikties. Ieraug sevi dziedināt. Jēzus Kristus vārdā. Halleluja, halleluja. Un kāds saka, kāpēc tā jākliedz ir? Zini, tad, kad tu tā maigi pasaki pat savam pūdelītim, savam mājas sunītim, viņš nesaprot, kur tur vēl sātans. Es kliedzu uz sātanu, nevis uz tevi. Es ceru, ka tu to saproti. Halleluja! Slimības ir sātana paciņas, kas mums nepiedara. Mums tās ir jāmet ārā. Un mācītājs doktors Tots Holms sacīja, kad ir daži momenti, kad cilvēki, visticamāk saņem dziedināšanu, vai vislielākais procents. Un viens no tiem ir tad, kad viņi pat ir uzzinājuši par savu diagnozi, tāpēc, ka viņi ir ļoti nikni, viņi negrib sadzīvot ar to, un tas ir pareizi, mums ir jābūt nikniem uz tām diagnozi. Mums ir jābūt nikniem uz tiem sātana darbiem. Tas mums nepieder. Mums pieder dziedināšana, mēs esam Dieva ģimenē, un Jēzus Kristus ir samaksājis, pestīšanā ietilpst arī dziedināšana. Alleluja! Un lai tu nepazaudē to ticību, pārlas tās raksturvietas, kuras šodien mēs skatījāmies, pārlas viņas ar ticību, un šodien tu pārdomā, tā ir tava daļa. Tu pārdomā rakstus, tu nepārdomā, bet man vēl sāp, bet es vēl jūtu. Nedomā, tās lietas izbeigsies, bet Dieva vārds, debes un zeme zudīs,
Un ja debes un zeme zudīs, tu domā, tavu slimību nezudīs kādreiz. Halleluja! Bet Dieva vārds, tas paliek mūžīgi. Pārdomā Dieva vārdu. Tas, kas tevī radīja ticību, pārdomā to. Un rīt mēs turpināsim 12. atkal un pieslēdzies, padalies ar šiem raidījumiem, jo tad, kad mēs vairāk esam kopā tieši tajā brīdī, viena ticība ceļ otru ticību, un tur ir, tāda ticības eksplozija, kas atnes šo dziedinājumu. Paldies katram, kurš piesaistījās, un rīt 12. un līdz piekdienai katrā darba dienā, un paņem pieraksti raksturvietas. Īpaši, ja kāds Dieva vārds uzrunā tevi, sāc pateikties Dievam, sāc slavēt, gavilē viņu par to vārdu, reaģē, atsaucies uz Dieva vārdu, un viņš ir ar mums, un viņš grib tevi svētīt. Āmen! Līdz rītam!